Bet tas ir ļoti interesanti. Bet kad tagad notiek katarakts? Cik ilgu laiku vajag, lai uztaisītu katarakts operāciju? Mūsdienīgi. Nu, manas rokas tas ir 5 minūtes vidēji. Un tagad mēs arī izmantojam to pašu ultraskaņas metodi. To Un lāzeru. Fāku emulsifikāciju. Jā, bet tagad mēs izmantojam arī lāzeru, jo, kā tu pareizi pateici, tās ultraskaņas enerģija, viņa var arī paradīt komplikācijas, vai ne? Un kur par to lāzeru, kad viņš sāk parādīties? Tie ir aptuveni. Nu, aptuveni viņš sāk parādīties 90. gadus pagājušā gadsimta. Un pirmais lāzers bija no kampānijas Asklepion. Un es atceros to laiku, kad viņi vada to lazeru pa visām klinikām. Bet problēma bija saistīta ar to, ka ar viņu bija iespējams operēt tikai mīkstas lēcas. Tātad nevis tādas, kas saka, gatavas kataraktas, bet mīkstas lēcas, un līdz ar to pilnīgi šī problēma viņš nevar atrisināt, tas lāzers. Bet tagad parādījies jaunas lāzera paudze, ar kuru palīdzību mēs esam spējīgi operēt visādas kataraktas, ne tikai mīkstas, bet arī cietas, un visādas lēcas, arī koriģēt astigmatismu, tas radzenes izliekumu, un minimāli traumatizēt atsābu laudus, kuras atrodas iekšā acī. Bet zini, kas man vēl liekas, ka mainās tā kā mūsu laikos. Mainās pieeja vispār pie kataraktas operācijas un pie pacienta. Agrāk bija tā, ka, ziniet, varbūt uzgaidīsim, jums redze pārāk labā, un katarakta nav tik cieta un nav gatava. Jā, ja nav gatava, jums jāuzgaida, jā, jūs redzat tur 100 daļus, bet ar brīlīti mēs varam izkoriģēt līdz tur 30%. Jāpastaigā, jāsagatavo to kataraktu. Starp citu, vai visiem būs katarakta? Jā, visiem. Un varbūt ir pilieni vai tablets, kuru mēs varam izarstēt kataraktu. Nav. Nē, mums nav tablets, mēs gribam operēt. Neviens negrib atņemt maizi. Patiešām, ja mums būtu, starp citu, Maksims, viņš par to nestāstīsies, par to stāstīšu. Maksims pat veica pētījumu sadarbībā ar tas bija īrijas grupa. Jā. Kā mēs varam... Es parakstīju dokumentu par neizplatību. Bet tu rezultātus nevar izplatīt, vai ne? Nevaru. Izplatīt viņš rezultāts nevar, bet pastāstīt, kas vispār tā bija par domu. Doma bija, man liekas, viņš parakstīja, bet es neko neparakstīju, vai ne? Tāpēc es varu to izplatīt. Bet man nav... Doma bija apstādināt kataraktu. Jā, apstādināt kataraktu bez ķirurģiskas iejaukšanas, jā, kaut kā samikstināt kataraktu ar speciālu aparātu. Bet laikam, tāpēc, ka mēs to neizmantojam, nebija ļoti labs. Bet rezultāts bija, bet nebija tik... Darbs turpinās, tas nenozīmē to, ka lūk, tas virziens ir bezcerīgs. Manuprāt, tas ir virziens, kurš tiks attīstīts, viņš būs noteikti ļoti pieprasīts. Katarakts preventīva ārstēšana ar speciālu lāzeru ierīci, kad ar speciālo gaismu. Faktiski tā ir fizioprocedūra, kas aptur katarakts attīstīšanos, bet tas vēl ir izstrādes process. Varbūt nākamajā podkastā. Jā. Būs no mūsu puses kaut kāds izgudrojums. Labi, bet es turpināšu savu domu par to, ka mēs vairs neārstējam tā kā kataraktu. Ja? Mēs sadarbojamies ar cilvēku un uzlabojam dzīves kvalitāti, vai ne? Tātad, kad mēs varam tagad ne tikai uztaisīt to acī, tā kā dzidrāku, noņemt to lēcu, mēs varam mainīt dzīves kvalitāti. Ja? Mēs varam
izrunāt ar pacientu, kādas ir vēlmes, kad viņš grib redzi pēc operācijas. Katram cilvēkam, katram ir savs hobijs, darbs, kādam ir vajadzīga redze tālumā, tuvumā viņš var ar brīlītēm strādāt, bet kādam īpaši tiem, kuri jauni pacienti ar 50 gadiem, un viņiem ir viņi grib redzēt gan tālumu, gan tuvumu, viņiem ir ļoti aktīvs dzīvesveids, viņi brauc, viņi lido, viņi nodarbojas ar sportu, viņi lasa no telefona, strādā ar datoru, tas visam distanci. Un tāds cilvēkiem mēs arī varam palīdzēt ar kataraktas operāciju notikt lētas implantāciju. Bet joprojām mēs nevaram tā kā uztaisīt tādu redzi, kas cilvēkam bija jaunība, ja, vai ne? Kad viņš varēja visu ideāli redzēt tālumā, tuvumā. Video tālumā. Kas? Vidējā tālumā. Jā, vidējā tālumā, un galvenais nav nekāds blaknes. Jo jebkura operācija, tā ir risks, un protams, tādas lietas, kas mums tagad ir, viņas var nodrošināt labu dzīves kvalitāti un labu redzi uz visam distanci, bet tomēr no viņiem arī ir tāds, teiksim, blaknes. Bet, protams, to nevar salīdzināt to, kas bija vēl pirms 20-30 gadiem. Manuprāt, mēs esam ļoti laimīgi cilvēki, tāpēc, ka dzīvojam tāda laikmeta, kad viss attīstās eksplodējuši strauji. Jo, iedomājieties, pirmais progress, kaut 2000 gadi pirms mūsu ēras, kad sākas tā reklinācija, un tad kopš 20. gadsimta, kad tika izgudrots pirmās lietas, ko ieliek acī. Faktiski 80 gadu laika tika izgudrots tik nenormāli daudz tehnoloģijas, kas uzlabo cilvēka dzīves kvalitāti, kas maina burtiski visu. Piemēram, no dzīves man uz pieņemšu atnāca pacienti, kura padalīja savu pieredzi, ka savas dzīves laika viņa pieņēma 2 pareizus lēmumus. Es varu iedomāties, ka tas var būt universitātes izvēlē, varbūt paveicis ar vīru vai bērna piedzimšanu. Viņa teica, ka Lukas veicu deguna starpsienas operāciju un acu operāciju. Tie bija 2 lēmumi, kas burtiski pamainīja manu dzīvi uz labo pusi. Viņa tagad ir ļoti laimīgs cilvēks. Tāpēc, ka viņa tagad var redzēt burtiski visu. Un pirms tam viņa redzēja ļoti maz, kas stipri ietekmē viņa dzīves kvalitāti. Jo ļoti bieži pacienti pirms operācijas, piemēram, tuvredzīgi pacienti, pat bez kataraktas, viņi man stāsta, ka cilvēks, kas visu mūžu ir nodzīvojis ar labu redzi, viņam nekad nesaprast to, kā jūtas cilvēks ar sliktu redzi. Tālu no tuvuma nav nozīmes, bet tad, kad cilvēkam šī problēma tiek novērsta, tad viņš jūtas uz vairākam pakāpēm laimīgāks, salīdzinot ar to, kas tas bija pirms tam. Un tas ir ļoti svarīgi. Tādi cilvēki kā Elmans, kā Ridley un arī vesela virkne personības, kuras mēs nepazīstam, kuri sāka iet šo ceļu, bet viņiem kaut kas nesanāca, jo jebkurš eksperiments, veiksmīgs, neveiksmīgs, viņš dod kādu rezultātu. Kā laikam Edisons kādreiz stāsties, es neesmu 1000 reizes kļūdījies, es vienkārši 1000 reizes esmu pieradījis, ka tas virziens nav pareizais. Tad kaut kas tāds, manuprāt, ir pielietojams arī medicīnai, jo vesela armija cilvēku zinātnieku veltīja savas dzīves tam, lai uzlabotu sabiedrības dzīves kvalitāti. Jo šeit iet tieši ne tikai par redzes kvalitāti, bet arī par dzīves kvalitāti. Bet katru redz, piemēram, kā tagad attīstīsies kataraktas virziens. Kas tev trūks, lai tā būtu super ideālu operāciju ar cilvēkiem un tā kā... Vai tev viss apmierina, ka tu taisi operāciju? Tev taču kaut kā tev pašam jātaisa kataraktas operācija. Kādam no mums laikam.
Es pats domāju, ka lazers mums ir vienīgiem Baltijā, paldies Dievam, mēs operējam veiksmīgi. Tālāk jaunas lēcu paudze mums arī ir, jo mēs esam spējīgi pārstādīt lēcas cilvēkam, kuram ir nepieciešama redze bez brīlēm, un viņi ir ļoti laimīgi, ja viņi staiga visus savus gadus bez brīlēm. Un nākoša, es domāju, revolūcija būs tieši saistīta ar lēcas uzlabošanu. Būs laikam izdomātas lēcas, ar kur palīdzību būs samazināti vai vispār pazūdis tās blaknes efekti, kuri tagad trauci, piemēram, braukt sliktajā laikā, krēslainajā laikā un nakti. Tālāk es domāju, ka varbūt būs izgudroti pilieni, un starp citu bija kaut kāds baumas par to, ka štātos parādījies šī pilieni pret kataraktas, kuri it kā spējīgi apstādināt kataraktas progresēšanu. Varbūt šī virziena ies farmakoloģija un akceptēs šo te programmu. Un pēdējais, es domāju, ka mākslīgais intelekts, viņš tagad plaši iegāja mūsu visādas struktūras, un varbūt pateicoties arī mākslīgajam intelektam, mainīsies arī operācijas tehnoloģijas. Tāpat kā šodien mēs esam spējīgi operēt, piemēram, ar 3D funkcijām. Mēs neskatāmies mikroskopā, bet skatāmies televizora, un pateicoties televizoram, mēs redzam daudz skaidrāk, visādas detaļas, kontrastaini, un līdz ar to mēs esam spējīgi tagad uzlabot operācijas rezultātus, pateicoties tam, ka mēs tagad redzam visas detaļas daudz labāk. Jautājums, vai mums neaizvietos kāds? Tu domāji robots? Protams, varbūt acu ars strādās kā operators, sēdēs attālināti, attaisīs datormais, nospiedīs pogu un tad kontrolēs, kā paralēli noritēs 10 operācijas vienlaicīgi. Jā, bet es zinu, ko es domāju, ka tas būs pārāk. Mēs to neredzēsim, kad tas notiek ar robotu palīdzību. Es domāju, ka tas ir tik tālu, ka Es domāju, ka Ridleja gados arī bija tāda nostāja, ka tas būs vēl tik tālu, bet pasties no 40-50 gadiem, 50-70 gadi ir pagājuši, un viss mainījies dramatiski. Paldies Dievam uz labo pusi. Pēc es domāju, ka ņemot vērā to, ka vēl pirms 20-30 gadiem bija viens telefons uz 3 mājām, un tagad katram ir smartphones kabata, tā kā arī šis process var arī neizņemt pārāk ilgu laiku. Varbūt mēs jau tagad izmantojam to mākslīgo intelektu, lai izreikinātu tas lēcas stiprumu. Redz, cik daudz mēs tagad izmantojam arī papildu tehnoloģijas, lai saprast, kāda lēcu būs pacienta labāk. Agrāk tu skaties mikroskopu, redz, ir lēcas apduļķojums, tev ir katarakti. Bet tagad mēs skatāmies, cik viņi ir apduļķot, cik tur ir izteiktas operācijas, kāda ir priekšējās daļas, tur caurspīdīgums, radzenes topogrāfijas pacientam, lai uztaisītu kataraktas operācijas. Agrāk vajadzēja atnākt uz kaut kādu pusstundas vizīti, un tagad viņš pavada klīnikā 2 stundas. 2 stundas, jā, lai mēs varētu, bet tagad mēs varam arī mēs varam arī simulēt, kāda viņam būs redze pēc operācijas uz visu, lai cilvēks varētu saprast, kādas viņam varētu būt blaknes no tās lēcas, kurams implantē.
vai ne? Un tas ir ļoti interesanti, ja, kā mēs viss tiek sarežģīti, lai beigas tas operācija būtu vieglāk, vai ne, un rezultāts būtu labāks. Jā, pamainies arī pacientu emocionālais profils, jo uzlabojoties operācijas rezultātiem, izmainījies arī pacienta ekspektācijas. Ja pirms laika kataraktas operācija bija izmisuma solis, tad, kad cilvēks neredzēja neko, un tad viņam arī nebija pārāk lielas ekspektācijas. Manuprāt, pacients iepriekš bija gatavs lietot kādas brilles, tikai lai saglabāt spēju kaut ko redzēt. Tad tagad kataraktas operācija, gandrīz pēc definīcijas, tā ir redzes korekcijas operācija. Un tagad reti kurš ir apmierināts, ja pēc operācijas viņam vispār brilles paliek. Un tāpēc mēs ieguldam ļoti daudz laika un arī tehnoloģijas un arī investīcijas, lai katram pacientam piemeklēt atbilstošu risinājumu, atbilstošu lēcu, lai konkrēti viņa situācija atbrīvot viņu ne tikai no slimības, bet pie reizes arī no brillēm. Jā, tieši tā agrāk, kad tiek izoperēta katarakta, un agrāk tas nozīmē 20-30 gadus atpakaļ, un rezultāts bija +2 dioptrijas vai -2 dioptrijas. Tas ir ekscelents. Jā. Ļoti labs rezultāts. Tagad skaits skan plus vai minus 0,25. Tas ir tā robeža, kad pārāk it kā tu kļūdījies kaut kā. Bet jā, un pacienti prasības tagad ir lielākas un ekspektācijas ir lielākas. Un ja pacients atnāca nākamajā diena pēc operācijas un runa, ka, bišķiņ man tur pēdējo rindiņu man grūti kaut kā saredzēt. Tu uztaisīji viņu operāciju, pirms operācijas viņš nevarēja pateikt, kas ir par to lielu pirmu burtu, kā. Zini, kad jūs esat pie acu ārstam, tad liels burts, kā, kur tad optometristi skatās, bet ne pat visiem viņi nepārbauda, jo tas ir 0,05. Tur viņu jāredz. Ja tur tad ļoti izteikti katarakta, tad viņu ļoti grūti redz vai ļoti lielu tuvu redz. Bet tas nav par to. Pacients pirms operācijas šo neredz, bet nākamajā dienā atnācot, un neredz pēdējo rindiņu, un viņam kaut kāds šaubas, ka viss ir kārtība. Tādas, teiksim, arī tā kataraktas operācija, mēs kaut ko tur taisam acis, mēs bāžam instrumentus, tas nav maģija. Un nākamajā dienā pacients visu redz. Mēs tur strādājam ar instrumentiem, ultraskaņi, lāzers, tur kaut ko dara, acis iekšā. Un, teiksim, godīgi, tā nav pilna narkoze. Mēs iepilinājam pilienus, un pacients dzird, ka mēs tur runājam, kā strādā mašīnas. Mēs ar viņu runājam, mūsu anesteziologs runa, ka tas ir verbāla sedācija. Ka tu runā ar pacientu, nomierina viņu. Jo katrs pacients, protams, baidas, ka viņam būs sapīgi. Bet tas vairāk ir emocionāli, tur sāpes, nekāds pārsvar nav. Mēs iepilinām pilienus, anesteziju, pievienojam vēl bišķiņu klāt. Pie mums, starp citu, vēl strādā anesteziologs, vai ne? Strādā anesteziologs, kurš var bišķiņu palīdzēt ar paaugstināt spiedienu, jo pacients stresa uz operācijas galda. Tur varētu būt arī arteriāls spiedienu paaugstināšanas, kas var ietekmēt uz operācijas iznākumu. Un mūsu anesteziologs ar šo pacientu pastrādā, mēs skatāmies rozāsiņu spiedienu, mēs viņu nomierinājam. Tātad viņš mums, mūsu praksē anesteziologs ļoti mums palīdz. Un arī pacienta, protams, viņš palīdz nomierināt pacientu un tā. Bet tagad operācija ar visu lāzeru procesu, viņi aizņem mums kaut kā 20 minūtes, vai ne? 20 minūtes, un mēs mainām pacientu dzīves kvalitāti. Un bieži vien man prasa, kas man notiek pēc operācijas, vai kad man būs jāmaina šo lēcu uz kaut kādu jaunu lēcu. Un tad šo lēcu nav jāmaina. Ja? Tad mēs viņu ieliekam, un viņu var arī
ja kaut kādi, ja var, viņu var izraukt arī pēc kaut kādiem 80 gadiem. Un redzēt, ja viņa stāvēs visu mūžu būtībā acis iekšā, bet jā, un dažreiz prasa, vai viņus var nomainīt uz kaut kādam citam liecam, jo viss attīstās. Teoretiski, jā, mums bija gadījumi, kad man bija jāmaina lēcu, bet pārsvarā tas bija saistīts ar kaut kādām traumām, vai ne? Un tad man bija trauma, man smagi gadījumi, man jāizņem vienu lēcu, jāimplantē otro lēcu, bet teoretiski var nomainīt, nav tik viegli, bet tas to var uztaisīt un nomainīt. Ja, bet, un starp citu, ja jūs gribat atnākt uz man vai tev vai profesoru pieņemšanu, ir jauns gads, bet tu vēl neesi uzlabojis savu redzi, tad tev ir tāda iespēja, tad šeit būtu mans Instagrams, uz šeit kontakti kaut kur te, un ar Photoshop palīdzību mēs tu varam uzlikt te. Un jā, droši var pierakstīties un atnākt uz kaut kādu pārbaudi vienreiz 2 gados, mēs to ieteicam uztaisīt, un tas būs tā vērts. Nu tā, man liekas, ka ļoti interesants saruna. Vai tev kaut kas ir? Es domāju, ka ir jāveic arī kaut kāds summary tam visam, ko mēs esam izrunājuši, ka oftalmoloģija iet ļoti garu ceļu, un process tiešām ir fantastisks. Tagad ir iespējams atrisināt problēmu, kas saucas slikta redze. Ja iepriekš katarakta bija viens no galvenajiem redzes zuduma iemesliem pasaulē, tad faktiski šoreiz problēma ir atrisināta. Šobrīd ir iespējams šo slimību izārstēt ātri, efektīvi ar noturīgo efektu ilgtermiņa, nesapīgi pacientam, un ne tikai izārstēt, bet arī uzlabot gan redzes kvalitāti, gan arī dzīves kvalitāti līdz tādam līmenim, ka pacients faktiski nedēļas laika pēc operācijas pateiks, ka es tik labi neesmu redzējis nekad pirms šīs operācijas. Jo šobrīd, pateicoties tam garam ceļam, par ko esam stāstījuši mūsu podkasta laika, ir pieejamas visas nepieciešamas tehnoloģijas, ir lāzera tehnoloģijas, ir ultraskaņas tehnoloģijas, ir jaunākas lēcas, ir speciālisti, respektīvi viss, kas palīdz pacientam tikt pie perfektas redzes kvalitātes un dzīves kvalitātes. Tāpēc, ja arī jums ir aktuāls redzes korekcijas jautājums, ja arī jums vai jūsu radiniekiem ir aktuāla kataraktas jautājuma risināšana, tad, lūk, mums ir Andrejs, profesors S, kas var palīdzēt šo jautājumu atrisināt. Protams, pirms jebkuras operācijas ir nepieciešama konsultācija, lai tieši jums mēs varētu piemeklēt atbilstošo risinājumu. Tāpēc tiekamies uz konsultācijām, un mēs noteikti palīdzēsim atrisināt jūsu problēmu. Un ne tikai kataraktas, ne tikai refraktīvas problēmas, bet arī mēs nodarbojamies ar visam slimībām, kuri saistīti ar acu abulu. Un līdz ar to, ja ir kādas problēmas, kuri saistīti vai ar glaukomu, vai ar tīklines patoloģiju, vai ar asinsvadu problēmu, lūdzu, jūs varat nākt uz klīniku, un mēs pamēģināsim jūs palīdzēt. Un, protams, sekot līdz Andreja Instagram. Tas ir man, es to gribu pateikt. Ko man tagad runāt? Zinu, ko es gribu pateikt. Es gribu pateikt beigās par to, ka patiešām maina dzīves kvalitāti. Man bija pieredze, tad ar pacientu viņš atbrauc ratiņkrēslā kopā ar pavadoņiem. Pats nevarēja staigāt. Es tad nezināju, kāpēc, jo viņš par to nestāstīja, vai viņam trauma bija. Tas nevarēja savienot kopā ar viņu anamnēzi, bet viņam ļoti slikta redze bija. Ja? Tad es izoperēju vienu acī, nākamajā dienā viņš jau
ne ar ratiņkreslu, bet viņš jau ar radnieku palīdzību pie rokas viņu turēja, viņš atnāca, bet tad es operēju otru aci, un tad es par to aizmirsu jau, un viņš atbrauc pēc mēnesi, pats atbrauca, onkulis 75 gadi, ja, un tiešām viņš, tā kā, mēs ne tikai operējam acīs un uzlabojam redzi, bet arī ceļam no kresliem. Jā, tas joks joka, bet es esmu pamanījis tiešām, ka cilvēks ļoti mainas, tad, kad viņam uzlabojas redzes kvalitāte. Viņš jaunāks ir palicis, jo ir pētījumi veikti, kas norāda uz to, ka redzes kvalitātes samazināšanās būtiski iespaido stresa līmenī. Ja cilvēks visu laiku dzīvo depresīvā stāvoklī, tad, protams, viņš ātrāk noveco, viņam krietni pieaug risks iekulēties kaut kāda satiksmes negadījuma, iegūt traumu, un tad, kad mēs šo problēmu novēršam, tad reizēm cilvēku pat nevar atpazīt. Viņam vairs nav brilles, kas iespaido arī estisko pusi. Viņš paliek pēc izskata gadiem daudz jaunāks un tāds optimistiskāk un simpatiskāk, tā teikt, pēc sava izskata. Tāpēc visiem patīk stāstīja ar pozitīvu un veiksmīgu iznākumu, un katarakts stāsts tieši par šo. Ļoti labi. Vārdi, tātad tiekamies. Un beigās es gribu apsveikt visus ar jaunu gadu, novēlēt visiem veselu gadu, un, ja kas, mēs esam jūsu rīcība, tiekamies mūsu klinikā. Baltu Ziemassvētkos. Tiekamies mūsu klinikā, apskates telpa, apskates kabineta, vai tiekamies nākamajā podkāstā. Es domāju, ka mēs runāsim arī kaut kādu tēmu interesantu, par kataraktu mēs izrunājam. Mums ir vēl tik daudz, ko mēs varam izrunāt. Ja jūs gribat kaut ko jaunu dzirdēt, vai jums kaut kā tēma interesē, jūs varat mierīgi uzrakstīt mums komentārus, ko jūs gribat, ko mēs varam izrunāt, ja? Un varbūt mēs kādu varam pasaukt, kaut kādu interesantu viesi. Tātad mums ir vieta, šeit vēl viena vieta, kur mēs varam apsēdināt kaut kādu cilvēku, tā kā ir daudz, kā mums tā kā attīstīties, vai ne? Un tā kā tiekamies jau.